Sestdienas agrais rīts sevi ir attaisnojis kaut vai tāpēc, kad pašā Rīgas centrā satikušies leģendārie kombuļi Ines un Ēriks. Jāteic, ka Inese ir ar mieru runāt, bet Ēriks gan sēž uz soliņa tāds domīgs un negrib runāt. Viņš gan no šou biznesa ir attālinājies. Kā tev šķiet, kas notiek ar Ēriku, kāpēc jūs satikāties? Es domāju, ka patiesībā viņa iekšējā pasaule velk atpakaļ viņu tajā visā, bet kaut kas arī protestē. Protestē tas, kad viņam ir tāda tendence gūt sev uzmanību un vairāk sev pievērst uzmanību, un pat cik viņš nestāv augšplānā pašā, tad viņam ir tas sajūta, ka viņš krīt lejā un ar to viņš bremzē sevi. Un tāpēc viņš tā. Bet šodien es domāju, ka viņu uzrunājis ir kāds atbraukt. Kas? Kāpēc jūs satikušies? Kas notiek? Principā es braucu uz savu koncertu kārtēju Valmierā, bet viņam ir, principā, laikam gribējās sākt justies līdzi, jo pagājuši nedēļa man bija Kombuļos koncerts, un viņš piedalījās tur. Ko? Nopietni? Man uzaicināja pirmo reizi uz Kombuļiem. Visa manā muzikālās darbības laikā es patiesībā pirmo reizi dziedāju Kombuļos. Un Ēriks arī piedalījās. Un šoreiz viņš laikam atkal sajūtā aicinājumu atbraukt. Bet tad patiešām jūs tā kā varētu apvienoties, tas ir reāli, ja tas ir tikai īslaicīgs projekts? Es domāju, ka fanu dēļ es būtu gatava darīt visu, arī apvienoties vēl vienreiz ar Ēriku tieši tādās vietās, ja grib redzēt kombuļus, ja grib redzēt duetu atkal kopā, tad noteikti cilvēkiem būs iespēja pieiet un redzēt. Bet, klausies, runājot ne tikai par tavu muzikālo karjeru, es saprotu, ka viss notiek gan privātās ballītēs, gan klubos. Tu arī pirms intervijas teici, ka visu laiku ir koncerti, ar to es tev arī apsveicu, jo pat ļoti Latvijā zināmi mūziķi nevar lepoties ar tik daudz koncertiem, kāda ir tev. Bet runājot par to, kas notiek vispār ar tevi, pirms kādu laiku bija šīs te bildītes, kailfotosēriju, kuru arī mēs visi aplūkojām, mēs visu redzējām, Inese. Kad videoklips? Videoklips principā mans tagad šī videoklipa producents Kijops sola, ka tas varētu būt mēneša laikā aptuveni viņš varētu iznākt. Un sagaidāms, es domāju, diezgan ekstremāls vietas šajā videoklipā. Gan no viņa paša, gan no visu kopējā ainas no pasnieguma. Mēs ar citu, ja tev, piemēram, tev piedāvātu fotografēties, atkailināties klubā vai plēbojā, tu piekristu? Es domāju, jā, kāpēc ne? Es principā balstos to, ka dzīvē jāizbauda viss ne jau absurdā līmenī, bet tiešām profesionāli, varbūt pamācīties, varbūt tiešām, lai tas būtu arī ne tikai kaut kāds tur peļņas avots, bet tas vienkārši parādīt sevi, kā uztvert sevi, tas arī jau audzina sevi, kā sevi cienīt, kā sevi pasniegt, ka tu neesi tāds vai šāds, kā sevi par sevi ķermeni rūpēties, lai tu varētu parādīt to. Tas tādā ziņā visam ir savu plusu un mīnus. Es domāju, kāpēc ne, ja būtu tāda iespēja. Gan jau visu vēl priekšā, starp citu tavām gaitām intensīvi sako līdz ne tikai visa Latvija, ne tikai VIPLV lasītājiem, VIPTV skatītāji, vai ne, bet arī, protams, citas iestādes, Bāriņtiesa, kur tevi, kas notiek, nevis tevi, bet kas tur notiek, kā tas viss beidzās? Patiesībā viss beidzās ļoti mierīgi un ar saprātni, nebija tur nekādu lielo skandālu, jo principā tika izskaidrots, kas un kā. Es beigās patiesībā taču esmu pieaudzis cilvēks, es uzņemos atbildību gan par sevi, gan par saviem bērniem. Un morāls kaitējums, ja es nodaru, tad vienīgi pati sev un saviem bērniem, un man ar to jārēķinās, cik es tālu drīkst iet, vienkārši jānostāda sev robežu. Šobrīd es jūtu, ka viss notiek tā, kā notiek, un tiklīdz es jūtu spiedienu uz bērniem, piemēram, vai uz savu personīgo dzīvi, bišķi pat rāk, protams, es apstājos. Bet, protams, izdarītais ir izdarīts, un es patiesībā, kas ir vajadzīgs, ir arī vajadzīgs, jā. Bet cik tālu tu esi gatava iet? Kas ir tas, ko tu varbūt nedarītu? Kur ir tā robeža, kur tu nepārkāpsi? Noteikti, kas ir pornogrāfija, tā ir izslēgta. Manā dzīvē noteikti kaut kas... Tātad seksa video nebūs? Seksa video mīlīša nebūs. Pornogrāfija un tiešām ārkārtas tādas situācijas. Kailfoto ir skaists, smuks ķermeņi un viss pārējais, bet lietas, kas ir bišķi pret jebkurām cilvēku domāšanas līmeņiem, noteikti, ka nē. Kaila ar izpletni es arī laikam nelekšu. Es gan baidos no izpletņa, gan arī pilnīgi kaila lekt kaut kur.
Es, piemēram, baidos no augstuma, bet nebaidos no kāluma. Runājot par Ēriku, viņš šeit sēž mums pretī. Sirsniņā nav nav, ja tas, tomēr, bijušais vīrs, nav kaut kas tā, tur. Patiesībā ir tā, ka absolūti man jāatzīst, ka tās jūtas, kas ir bijušas, un tas laiks ir pagājis, jo mūs pārāk daudz šķīris. Es par cik jau no bērnības gribēju mūziku, man patika dažādas valodas, man patika vēlme augt un kaut kur virzīties un apskatīt gan pasauli, gan tā. Tas Ērikam atkal tas nebija tas pats dzinējspēks. Un tas mūs atsvešināja, ja šobrīd man vairāk interesē tiešām apskatīt visu un sevi pilnveidot, tad Ēriks saka, kam tas tev ir vajadzīgs. Un tas ir tas, kas mūs izšķīra. Un es joprojām turpinu pat par sevi augt un domāt un darboties muzikālajā karjerā, kamēr Ēriks gaida, ka kāds viņu stums un bīdīs. Starp citu, šķiršanās vienmēr nes jaunas satikšanās. Gribam mēs to vai negribam, un tā ir noticis arī ar tevi, jo es zinu, ka tavā dzīvē ir vīrietis, un tas nav nec latvietis, nec krievs, nec arābs, bet itālis, tā ir. Jā, un par to es varu patiešām būt lepna. Mēs 3 mēneši esam pazīstami, un šī liktenīgā diena pienāks mums 5. septembrī. Es tiekos un domāju, ka arī būs video un žurnālisti būs aicināti uz šo satikšanos mirkli. Un tas būs kāds ļoti, ļoti nozīmīgs moments manā dzīvē. Jo kamēr es šo cilvēku pazīstu, manā dzīvē izmainījies viss, esmu kļuvusi pārliecinātāk par sevi, es sev vairāk uzticos, es esmu sākusi saprast, kas ir labāks un kas ir ļaunāks. Ir ļoti radikāls izmaiņas notikušas. Es nezinu, kā cilvēks ar otru izmainīt, bet tas tā noticies ir. Tas tomēr ir vairāk vai mazāk virtuāli, tās ir virtuālas attiecības pagaidām. Tu taču viņu neesi satikusi, un tu saki, ka viņš jau tev ir tik daudz devis. Tu tā tik ļoti viņam uzticies, vai tu viņu tik ļoti sajūti jau? Zini, ir tā, ka mēs viens otru patiesībā sajūtām, teiksim tā, pēc kādām 3, 4 reizēm runājot Skype'ā seju pret seju. Tas bija tik tāds, saprot, viņš pieņem mani kādas esmu, es viņu saprotu kādu, un mums absolūti nav nekāda noslēpuma. Tāpat par tām kailfoto runājām, par visām manām mūzikām, viņš ir informēts par visām manām intervijām, par visu. Un viņš vienkārši ir iekšā tajā visā, un tas man nozīmē daudz, ka es atnāku mājās, varu apsēsties un vienkārši izraudāties, pateikt, zini, es esmu vienkārši bez spēka, jo man kāds ir pateicis kaut ko tādu, kas man tiešām pa grūti ir. Viņš saka, nomierinies un esi stipra, pasties citur, kā mēs tikko runājam, ka citur gan žurnālos, gan viss kaut kas, tas nav nekas. Es atbalstu to, tu esi skaisti, un tie vārdi vien nozīmē ļoti daudz, ko man neviens nekad tā īsti nav teicis, kas turētu uz morāli. Starp citu, pirms nodarbojoties, piemēram, Skype'ā ar virtuālo seksu, sāciet ar saraksti, un kas zina, varbūt arī jums beigsies tāpat kā Inesē, bet runājot par mūziku, ir jaunas dziesmas, tad ir iedvesma, tuvojās Eirovīzija. Ko tu domā? Ir jaunas dziesmas, veselas 3 ir tapušas, es domāju, drīzumā arī kāds kaut kur būs vēl dzirdama jauna. Top viens videoklips jaunai dziesmai, Tu par mani smējies, kamēr iemīlējies dziesma ir jaunā. Un arī Eirovīzija dziesma top, un kopā tiešām ar manu itāļu draugu šī dziesma būs pabeigta. Es domāju, tas būs septembrī, viņa tiks pabeigta. Pagād, viņš arī ir mūziķis? Viņš raksta dzēju kabarē teātrī, viņš spēlē, viņš ir saistīts ar skatuvi arī, un ļoti, ļoti daudz mūzikā arī. Viņš pats gan nedzied, bet balsiem skaisti mēs esam gan pamēģinājuši dziedāt kopā. Ko, Ines, paldies par šo satikšanos, un es ceru, ka šī strūklaka, kur aiz mums, un mēs pie šīs strūklakas satiekamies jau 3. reizi, nesasaulas. Un mēs vēl paspēsim šajā rudenī ar tevi satikties un parunāties par to, kas notiek tavā dzīvē, par visu labo un iespējams arī netik labo. Tā kā tiksimies iespējams pie šīs strūklakas, ja ne pie šīs strūklakas, tad pilnīgi citā vietā.